Saskačevāna beidzot sen jau bija sarakstā un tā lielā vēlme apskatīt pamestās pilsētas. Izbrauksim šo maršrutu un, protams, arī jāapskatās lielās pilsētas kā Regīna un Saskatūra. Un te nu ir pirmā man pieturvieta Robsārta. Tieši tā kā bildēs skatījos. Vakar salīdzinoši vēl iestartēju šo Saskačevānas ceļojumu un pirmās mājas jau apskatījām. Izskatās diezgan interesanti. Šķiet, ka būs nedaudz varbūt vairāk, bet šī slavenā Spoku šoseja 13. ir diezgan gara, 600 plus kilometri sanāk, bet pusi man ir plānā nobraukt. Tagad ir nobraukt aptuveni 70-80 kilometri, tad redzēs, kas vēl ir atlikušie. Tā diezgan forši pa šo 13. šoseju pabraukāt. Ir arī normāls mazpilsētas, protams, dažas tukšas ēkas un tam līdzīgi, bet ir tā sajūta, kā filmās redzēts Ziemeļamerikas mazās pilsētas un tik platas ielas šur tur. Un, protams, nevar nepiebilst vecās mašīnas. 80., 70., 50. gadi. Vienkārši kaut kur mētājās, kāds arī brauc ar viņām.
tie ceļi gan šeit ir baigi smuki. Taisni. Beigas neredzi un tikai brauc. Bet nu labi, tagad jāapskatās vēl kaut kas ir veca maza baznīca. Diemžēl ļoti maz vietās var iet iekšā, vai nu ir uzraksts no trespassing, vai arī vienkārši durvis logi aizsisti ciet. Pēdējo gadu laikā, kā izrādās, šajās spoku pilsētās daudz kas ir mainījies. Šeit, kā redzam, ir tikai tā viena ēka, bet Google Mapsā, tur tāds vismaz 2-3 ielas ir vēl palikušas, un vēsturiski, kā izrādās, jā, te ir bijušas vairākas celtas, un daudzas šobrīd jau ir nogāstas, jo lielākā daļa no šīm pilsētām 70. gados, 80. gados palika ar mazāk iedzīvotājiem, bet jā, laikam pietiek man ar šīm vecajām ēkām un jābrauc apskatīt tās lielās pilsētas. Sāksim ar Regīnu. Par Regīnu. Šis nosaukums tulkojumā no latīņu valodas nozīmē karaliene, un tas ir par godu karalienei Viktorijai. Pilsēta, jā, tātad 1880. gadu laikā ir tāpusi šeit, un šobrīd arī ir Saskačevānas galvaspilsēta. Pēc iedzīvotāju skaita 3 reizes, varbūt nedaudz vairāk mazāk par Rīgu, 250 000. Par pašu Saskačevānas provinci tā interesanti ieskatīties izmērā 9, kaut kādas reizes lielāka par Latviju šī teritorija ir, bet visā provincē iedzīvotāju skaits ir tikai 1,25 miljoni. Centrs diezgan neliels ir, bet parks. Šis centrālais parks ir vienkārši superīgs, liels, tik daudz ūdens. Piknika vietas, viss, ko vajag. Šodien atbraucu uz vēsturisku, rietumniecisku muzeju. Daudz senas ēkas saliktas vienu vietu. Izskatās baigi interesanti.
senatnīgs apavu meistara veikaliņš. Šis auto ir cietis satiksmes negadījumās 70. gados, un kopš tā brīža arī ir nodots muzeja uzraudzībā. Un cena šim muzejam tikai $10. Šāda tipa putekļsūcējs ražots 1920. gadā un tā tālāk. Diezgan ērti, izdomāts jau pirms 100 gadiem. Arī šajā mājā var ieiet iekšā. Te ir arī vilcienu vagoni, vilcienu stacijas, bet bez tā visa, bez tām mājām un vēl dažādām senām lietām, te ir vēl Šis nav pirmais tehnikas muzejs, kuru apmeklēju, bet šis pat nav tikai tehnikas. Šeit ir western rietumu vēsture. Nu, ja esi apsēsts nedaudz ar ASV un Kanādas kultūru, tad šī ir vieta, kur tiešām pazust. 2,5 stundas vienkārši ir prom. Braucu un braucu Saskatūnas virzienā, un kā kafijas mīlis ieraugu lielu kafijas kannīnu. Pie Saskatūnas arī ir tāds muzejs, vēsturiska vieta ar nosaukumu Vanuskevin, kur ir iespēja ieskatīties pirmiedzīvotāju vēstures stāstos un apskatīt dažādas lietas, kas viņiem ir bijušas svētas vai pēc kādām tradīcijām viņi ir dzīvojuši.